Labdien! Es esmu Marta Ābele, satura veidotāja, un šodien es esmu satikusies ar Bērnu aizsardzības centra speciālisti Andu Sauļonu, lai runātu par bērnu rādīšanu. Sveika, Anda! Sveika! Īstenībā, ja es sāktu savu Instagram karjeru šodien, es domāju, ka es savus bērnus internetā nerādītu. Nemaz? Es piedomātu ļoti pie tā. 2024. gadā Tele2 un Norstats uztaisīja pētījumu, kurā secināja, ka katrs trešais vecāks rāda savus bērnus internetā. Un ir pat tāds jauns teiciens izveidots sharenting, jeb latviešu valodā bērnu rādīšana par to, kā mēs publiskojam savus bērnus internetā. Kas, man liekas, ir īstenībā pavisam jauna nosacīta lieta, jo kādreiz mums bija fotoalbumi, kurus mēs rādījām ģimenēm, draugiem, atsevišķas bildītes. Savukārt tagad vecāki, un tas nav ne labi, ne slikti, mēs vienkārši ejam līdzi jaunajai digitālajai videi, liek ļoti daudz satura, un tajā skaitā arī ļoti daudz satura ar saviem bērniem, kas reizēm var būt riktīgi forši, un reizēm drusciņi mazāk forši. Es veidoju saturu jau 6 gadus. Manai vecākajai meitai tūliņ būs 5 gadi. Un mēs jau toreiz ar vīru domājām par to, kādi būs tie mūsu noteikumi bērnu rādīšanā. Jo ir skaidrs, ka daudziem satura veidotājiem saturs, ģimenes saturs, saturs ar bērniem, tas arī ir viens no tiem satura veidiem, kas ir ļoti ejošs. Un sekotāji aug līdz kā tas bērns aug. Un viņiem arī ir interesanti. Es pati skatos uz citu satura veidotāju bērniem, un man ir tāda sajūta, ka es kaut kādā ziņā piedalos viņu dzīvē. Bet arī mēs jau pašā sākumā noteicām sev tādus dažus noteikumus, kuriem mēs sekojam līdzi, lai domātu par meitas drošību. Okay. Viens no tiem noteikumiem ir tāds, ka mēs ļoti reti publicējam saturu reāla laikā. It sevišķi, ja mēs esam aizbraukuši uz kaut kādu vietu, uz pasākumu, uz kaut kādu namiņu, kaut ko, vai jebkur. Mēs parasti tomēr uztaisam to laika nobīdi, lai nav redzams tieši tas brīdis, kur mēs esam. Mēs nekad nepublicējam māju vietu, vienmēr ļoti domājam, lai tur pa logiem kaut ko nevar redzēt un nesazīmējam, kur mēs dzīvojam vai kur meita iet dārziņā. Un vienmēr domājam arī par to, ka tad, kad viņa parādās saturā, kā tas ir no viņas puses, vai viņa nav tur kaut kādā, negribas teikt, mazam bērnam nepiedienīgā, bet tādā, kas viņai pēc gadiem atskatoties, varētu ļoti nepatikt. Kā vienmēr par to piedomājam. Un man liekas, ka tās lietas, ko jūs esat izdomājuši, ir īstenībā ļoti būtisks, jo daudzi vecāki, viņiem pat neienāk prātā kaut kādas nianses. Piemēram, ka ja mēs reāli laikā ieliekam, kur mēs esam šajā pasākumā, ja man ir cilvēki, kuriem es liekos tāda aizraujoša un saistoša, viņi tikpat labi viņi atnāks uz to pasākumu. Varbūt es kādam nepatīk, arī tie atnāks. Un savukārt, ja mēs tur esam kopā ar bērnu, tas var radīt visādas tādas nepārāk labas situācijas arī reāli laikā. Ja mēs, piemēram, liekam, kur bērns iet uz sporta klubiem, vēl kaut kur vai uz vingrošanām, tad arī tas cilvēkus var kaut kādā veidā pievilkt, jo tagad mēs zinām. Un es domāju, ka tas, ko mēs zinām, ir cilvēki ļoti dažādi šajā dzīvē. Tā kā ļoti dažādi, un ir cilvēki, kuri nevienmēr ir ar labākajiem nolūkiem, tā ir viena lieta, un ir cilvēki, kuri reizēm nejūt robežu, un caur savu tādu ļoti lielu publiskās dzīves atvēršanu, tā skaitā īpaši attiecībā uz bērnu, reizēm tur var iestāties diezgan daudz riski. Tāpēc man liekas, tie noteikumi, par kuriem tur runāja, ir tādi tiešām bāzes līmenī ļoti būtiski. Jo es nezinu īstenībā, vai es būtu par to aizdomājusies, ja es pēc savas pamatprofesijas nebūtu datu aizsardzības speciālists, jo vienkārši tā mana profesija arī ļoti liek man būt tādai vērīgai un tiešām atcerēties par to, ka nav visā pasaulē tikai šausmīgi jauki cilvēki, kas spiedīs sirsnītes un priecāsies par to, cik forši tavs bērniņš aug šajā dārziņā, kurā tu nepārtraukti liec, ka 1. septembrī mēs atkal sākam mācības šajā dārziņā. Bet nevar arī vainot tos vecākus, jo es saprotu arī to vēlmi dalīties. Piemēram, mums ir omītes, kas nedzīvo mums tuvu, līdz ar to katru reizi, kad es ielieku kaut ko storijos, piemēram, tad es zinu, ka omītes arī redz, kur mēs esam, ko mēs darām.
vēl dažādi iemesli, kādēļ vecāki publisko savus bērnus. Tiešām, kā jau tu teici, tāda vienkārši lepošanās, priecāšanās. Es esmu bieži redzējusi to tekstu, ka nevarēju neielikt, jo es tik ļoti lepojos, ka nezinu, tas bērns tur ko dzejolīt iemācījies. Un tas, man liekas, ir tiešām ļoti cilvēcīgi, un tā bērnrādīšana nav ne laba, ne slikta. Man liekas, ka galvenais jautājums ir par kaut kādu robežu un tiešām arī tādām drošības līnijām, kā arī tu pati pieminēji. Jo atkal dzīvē situācijas var būt ļoti dažādas. Un, to bērna digitālo identitāti, ja mēs to tā gribam ārkārtīgi gudri nosaukt, to jau sākotnēji veido vecāki. Un viņi ir tie, kas parāda bērna dzīvi, viņi ir tie, kas pieņem lēmumus, cik ļoti to bērna dzīvi viņi parāda arī citiem cilvēkiem. Un tas, kas reizēm var būt diezgan bīstami, ja mēs nevērtējam vispār, kas ir tie cilvēki, kas mums seko. Jo arī, pieminēju sākumā to pētījumu, manuprāt, tur bija arī par 35% no šiem vecākiem, kas rāda savus bērnus, ka viņiem, teiksim, ir atvērtie profili. Viena lieta ir, ja tas ir tavs darbs, ir influenceris, vēl kaut kas, cita lieta ir, ja mēs vispār nesargājam tās robežas, tad mēs esam parasts vidusmēra cilvēks. Un mēs pat nezinām, vai mums seko īsti profili vai viltus profili un kādam mērķim šie cilvēki mums seko. Mēs viņam esam gatavi atvērt durvis un parādīt ļoti, ļoti lielu daļu no savas dzīves un kaut kādā veidā arī apdraudēt savus bērnus. Jā, kādas ir tās sekas, jo, ja mēs atceramies, ka internets neko neaizmirst, pat ja mēs bildes aizmirstam, kas, ja mēs tā modelējam tās situācijas, kas ir tas, kas var, piemēram, ar šiem attēliem notikt? Attēli un balsis tagad ir divas tādas ļoti būtiskas lietas, ko var izmantot dažāda veida schēmām. Es domāju, nevienam vairs nav noslēpums, ka mākslīgais intelekts var paņemt šo balss paraugu, uzģenerēt dažādus ierakstus. Tā ir viena lieta. Un, protams, ka ja mammai zvana viņas 7-gadīgais, piemēram, bērns un saka, ka viņš ir nonācis milzīgā ķibelē un viņam kaut kas ir nepieciešams, protams, ka viņi reaģēs uz to balsi, ko viņi pazīst. Ja tur ir, teiksim, kāda bilde arī, kas ir ģenerēta ar bērnu attēlu, arī tas, protams, var šo situāciju eskalēt tieši tāpat. Ja mēs runājam par vecākiem jau bērniem, pusauģiem, šo informāciju vecāki publisko, to var izmantot arī, teiksim, vienaudži kādreiz tādā bullyinga kontekstā. Un tās ir tās lietas, kas patiesībā ir ļoti bīstams. Un, ja publicē arī atkal mēs jau runājam par informāciju, kur bērns atrodas, vecākam ir labvēļi un varbūt nelabvēļi, un arī tas patiesībā ir diezgan apdraudoši. Zin kā vecāki bieži saka, ka viņi jau nav padomājuši, ko es pilnīgi saprotu cilvēcīgi. Jo normālā formā cilvēks nedomā uzreiz par 97 dažādiem riskiem. Bet man liekas, ka tāpēc ir svarīgi par to runāt, lai saprastu, ka ne visas mūsu bērnu darbības būtu jāliek. Jo tā viena lieta, tu minēji arī par tādu nepiedienīgumu, bet es ļoti labi saprotu, ko tu ar to domā. Jo, protams, ka mēs uz to tā neskatāmies, bet ir cilvēki, kuri saskata kaut kādu seksualizāciju bērnā, un, teiksim, ir bērns peldkostīmā, mammai liekas, rīktīgi forši nopirkt jaunu peldkostīmu, pasties kādu podziņu skraida pa pludmali. Savukārt tas nenozīmē, ka visi citi cilvēki arī to skata caur pilnīgi tādu normālu, foršu, nevainīgu prizmu. Jā. Es esmu dzirdējusi tādu argumentu, ka mēs jau dzīvojam Latvijā, nav jau Amerika. Kā tu komentētu šo, jo no vienas puses es saprotu, jā, protams, mēs dzīvojam daudz mazākā valstī, bet tas jau nenozīmē, ka cilvēki ar dažādām, man gribas teikt, novirzēm, tas nenozīmē, ka viņi pie mums nav tikai tāpēc, ka mēs dzīvojam mazākā valstī. Absolūti. Es tev varu tikai piekrist. Latvija ne ar ko neatšķiras, izņemot ar teritorijas lielumu un iedzīvotāju skaitu šeit. Bet atkal atceramies, ja mēs to liekam internetā, tad tas jau nepaliek tikai Latvijā. Un Latvijā ir varbūt šis tiešais kontakts, tāda veida iespējamība lielāka, bet par to, ka, teiksim, bērna bildes un pēc tam iespējams arī ģenerēti video ar šī bērna attēliem, kas, piemēram, ir varbūt pornogrāfiska satura, viņi pāriet pāri robežām sekundes simtdaļās. Tas, ka mēs neesam Amerikā, nenozīmē, ka šie materiāli nevar aiziet tālāk. Kaut kādu laiku atpakaļ, arī tad, kad bija Covid laiks, strādāt ar internetu drošību, arī mūsu kolēģi no ārzemēm teica, ka, piemēram, cilvēki, kuriem ir seksuāla rakstura interesi par bērniem, viņi ir izveidojuši veselu rokas grāmatu par ievilināšanu un par to, kādā veidā šos materiālus ģenerēt, ja nav iespējams tikt pie īstiem materiāliem. Tā, ka man ļoti, ļoti negribētos dramatizēt un katastrofizēt un teikt, ka briesmas ir uz katra soļa un neko nevienam nekad nedrīkst rādīt, bet man liekas, ir ļoti reāli jāskatās uz to, ka riski ir un viņi pastāv tajā brīdī, kad mēs atveram savu dzīvi plašākai auditorijai.
šorīt no rīta, gatavojoties šai sarunai, mēs ar vīru arī apspriedām, kā mēs kā satura veidotāji jūtamies par bērnu rādīšanas tēmu. Un tad tādas divas mūsu atziņas, pie kurām mēs nonācām. Pirmā bija tāda, ka mūsu jaunākajai meitiņai Sofijai ir gads. Tūdaļ pēc 10 dienām paliek, un mēs neesam viņas seju tiešām rādījuši. Tas ir bijis tāds ļoti apzināts lēmums. Tajā pašā laikā viņa saturā vienmēr ir parādījusies, bet mums vienmēr visur ir bilde priekš Instagram un ir bilde priekš privātā arhīva. Jo mēs tomēr, protams, tās bildes gribam, bet mēs vienmēr padomājam par to, ka šo saturu mēs gribēsim arī publicēt, bet tad uztaisam tā, lai tās bērnu sejas nav redzamas. Un, jāsaka, mums kā satura veidotājiem, mēs, protams, skatāmies, kā saturs performē. Un, nav tā, ka šis saturs būtu sliktāks vai tam līdzīgi. Mūsu darbā nekas baigi nav mainījies no tā, vai mēs Sofijas seju rādām vai nerādām. Un atkal tā otra lieta, par kuru mēs aizdomājāmies, bija tas, ka vīrs man prasīja, labi, bet vecākajai meitai Marijai mēs taču nekad neesam prasījuši atļauju, vai mēs varam šo publicēt. Jo, 4-gadniekam tā jau ir diezgan grūti izstāstīt, ka mammai un tētim ir darbiņš tāds, ka mēs taisam reklāmas šai pannai vai šim līdzeklim. Tas nav gluži tik vienkārši izskaidrojums, kā ir daudz vieglāk izskaidrot, kāds ir pārdevējs darbs nekā satura veidošanas darbs. Un mēs neesam viņai tā prasījuši un neesam arī. Es arī neticu, ka pagaidām viņas vecumā var tā saprast, ka redz, kur mēs ieliekam šo reklāmu, redz, kur ir telefons, to var paskatīties jebkurš cilvēks. Un ja mēs skatāmies statistiski, piemēram, mūsu profilu mēnesī skatījumu tur pie 2 miljoniem. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Ievest viņu lielā stadionā un pateikt, lūk, šie ir visi cilvēki, kas ikdienā skatās uz mūsu dzīvi. Mums arī bija tādas pārdomas, kurā brīdī ar bērnu sākt par to runāt, kā viņai to izskaidrot, kā šo atļauju paprasīt. Es esmu redzējusi no citiem satura veidotājiem, kolēģiem, kuri stāsta par to, ka, ja bērns piedalās reklāmas filmēšanā, tad viņš par to tiek kaut kā atalgots. Vai pēc tam ir kaut kāds, nezinu, ko viņam nopērk, vai tur kraiksītē ieliek kaut kādu daļu no tā visa, un ka bērns tiek iesaistīts šajā procesā. Mums arī mājās radās tādas pārdomas, ko tad diez ar šo darīt un kurā brīdī to tam bērnam rādīt šo interneta dzīvošanu. Tas ir īstenībā ļoti, ļoti sarežģīti. Man liekas, ka viena lieta super svarīga, ko tu teici, ir tā, ka ar otro bērnu tā seja vairs nebija. Un tas galīgi nemainīja to pienesumu, kas ir jūsu radītajam saturam. Tā, man liekas, ir būtiska lieta, ko teikt. Jo arī, ja mēs iedodam mazāk šo vizuālo kontaktu ar skatītājiem, sekotājiem, tas nemaina to, ka tāpat jūs runājat par savu tādu ģimenes visu būšanu un drusciņi ļaujat ieskatīties savā dzīvē. Bet domājot par tādu piekrišanu, man liekas, ir skaidrs, ka bērni līdz noteiktam vecumam, pat ja viņi sāk saprast to ideju, viņi nevar dot tādu informētu piekrišanu, jo viņi saprot, ka varbūt pēc vēl 5 gadiem kāda no viņu bildēm kaut kur parādīsies, un tad ar to varētu būt kaut kādas grūtības. Tāpēc man liekas, ka šeit ir ļoti svarīga tieši tā vecāku loma un izvērtēšana, kas ir tas mērķis bērnu rādīt, un kas ir tā robeža, pie kuras mēs kaut kādā formā apstājamies. Bet, piemēram, par internetu drošību kā tādu, vispār par digitālo vidi ar bērnu, ne jau tā, ka mēs tagad nosēdāmies un runājam 3 stundas par visām tehniskajām lietām, bet sākt runāt par to, ka ir arī šī digitālā vide, jo bērns sastopas ar planšetēm, internetu, visu kaut ko tāpat jau no ļoti agra vecuma. Tas ir īstenībā būtiski, un mēs arī sākam diezgan ātri mācīt par robežām arī tad, teiksim, kad bērns pats izveido savus sociālos tīklus, kas ir tās lietas, kuras varbūt vajadzētu vai nevajadzētu rādīt. Patiesībā, ja es tā padomāju par mūsu ikdienu, ir tādi brīži, kad mūsu vecākā meita paņem telefonu, uzliek priekšējo kameru, ieslēdz filmēšanu, un tad viņa tur izpaužās. Jo tas ir tas, kā viņi redz, ko mamma un tētis dara. Un patiesībā tie ir tie brīži, kuros mēs viņai arī jau mācām to, ka, piemēram, ja tu slēdz iekšā kameru, tu nedrīkst būt bez krekliņa. Tev ir jābūt saģērbtai, tev nevar redzēt nekādas tavas privātās daļas, un tev ir arī jādomā par to, kas ir tas, ko tu saki šajā video. Tu nevari bliest pilnīgi visu pēc kārtas. Līdz ar to, patiesībā mēs varam sākt domāt jau par to telefona
lietošanu, tiešām jau pirms vēl ir tie sociālo tīklu konti. Bet kā tev šķiet, vai tu vari mums iedot tādus, ja mums ir kādi vecāki, kas ir ar lielākiem bērniem un kuriem jau varbūt ir šie savi profili, kas varbūt ir tas, ko vajadzētu pateikt tiem tīneidžeriem? Zini, ar pateikšanu tīneidžeriem ir diezgan grūti. Jo tā ir tā viena lieta, tāpēc saku par to, ka par šiem jautājumiem bērnu ir jāsāk runāt tiešām diezgan agri, jo nav noslēpums, ka tiešām mums jau no ļoti agra vecuma tiek lietots dažādas ierīces, arī pat, ja nav profila kaut kur. Tad, ja mēs to sākam darīt tikai jau tīneidžeru vecumā, tad ir diezgan traki, jo tas saturs, ko viņi patērē arī paši, viņi jau ļoti balsta savu motivāciju, skatoties arī uz citiem vienaudžiem. Un ja citi ir izaicinoši, kaut kādā veidā sevi demonstrē, tā nepārāk forši, bet tā kā arī pusaudžiem, protams, gribas būt iekļautiem, un viņi sāk veidot līdzīgu saturu. Un viņi lamājās, kas jau būtu salīdzinoši sīkums, bet viņi arī dod ļoti daudz detaļu par sevi. Viņi savos kādreiz komentāros un video mēdz arī aprunāt citus vienaudžus, kas arī nav forši. Un tajā vecumā tā pavisam paņemt un tagad atņemt visas ierīces, tas neizstrādās. Tas tā nenotiks ilgtermiņā, tāpēc tas aicinājums tiešām ir ļoti laicīgi jau sāk par to runāt. Un tas, ko darīt šobrīd ar pusaudžiem, šie ierobežojumi kā tādi nestrādātu pēc būtības, bet tad mēs varam paļauties tikai uz to, kas paliek un cerams ir šīs drošās vecāka bērna attiecības, arī ja tas ir spurains pusaudzis. Tāpat mēs ar viņu varam runāt par to, kas ir un kas nav droši un pastāstīt, kāpēc tas nav droši. Un te mēs atkal nonākam pie tās bērnrādīšanās, ka tas jau ir visa pamatā, vai ne? Ka tas vecāks ar tām savām darbībām jau no mazotnes bērnu, kā tad viņš viņu rāda, kāpēc, kā notiek tā ikdienas fotografēšana, filmēšana, kas ir tas, kādos brīžos tie telefoni tiek izvilkti. Kaut vai visas šīs, mums visiem ir tās bērnības bildes, kur mēs esam vanniņā pliki. Bet tad, kad mūs bildēja pirms 30 un 40 gadiem, tas kaut kā liekas tomēr citādāk nekā tas ir tagad, kad mēs nobildējam telefonā, un pat ja tā bilde netiek publicēta, viņa vēl aizvien ir tavā telefonā. Un arī par to ir jāatcerās, ka tā digitālā vide ir ļoti atvērta. Tā ir ļoti atvērta vide, un tā ir viena no tām lietām arī, ko bērni un pusauģi, ko viņi reizēm vēl netver, protams. Mēs nevaram sagaidīt no bērna vai pusauģa tādu domāšanu un analītikas procesu, kā tas ir pieaugušam cilvēkam, kurš ir izdarījis apzinātu kaut kādu izvēli, kaut ko publicēt vai nē. Un viņi reizēm ir ļoti impulsīvi savās izvēlēs, gan bildēs, gan tajā, ko viņi saka. Un, tā ir zināma bīstamība arī viņiem pašiem. Kas diez ir tie jautājumi, ko vecāks pats sev var uzdot, pirms viņš publicē kaut kādu materiālu? Man liekas, ka pirmais jautājums ir droši vien mērķis. Kāpēc man tas ir būtiski? Atkal sakot, ka bērnrādīšana nav ne laba, ne slikta, tas ir vienkārši fakts atbilstoši mūsdienu realitātei. Kas ir tas mērķis, ko es gribu pateikt cilvēkiem ar šo bildi vai kaut kādā cita veida ierakstu vai postu? Vai es kaut ko līdzīgu publicētu, piemēram, par savu vīru, māsu, vēl kaut ko. Tas būtu izskatītos ļoti līdzīgi tam pieaugušiem cilvēkam, kas ir manā dzīvē, vai es to tāpat liktu? Vai iespējams tas, ko es tagad ielieku, nav tāds pārāk atklāts kaut kādā veidā vai par daudz pasakošs? Un vēl viena lieta noteikti. Ja es padomātu drusciņu uz priekšu, tad, kad mans bērns ir 10 vai 15 gadus vecs, vai viņam tajā laikā būtu ok paskatīties atpakaļ uz šo manu ierakstu un padomāt, ka šitais bija ok, šitais bija normāli. Vai tomēr viņam rastos arī kaut kādas iespējams nepatīkamas sajūtas. Jo tas, ko ļoti bieži dara vecāki, un tas ir saprotami, jo vecāki ir, tā ir tāda liela kopiena. Un tad, kad bērns izdara kaut ko tādu piemīlīgu, bet iespējams drusciņu muļķīgu vai tā, tad vecākam gribas ar to padalīties un pateikt citiem, paskatieties, cik forši, cik mīļi. Bet atkal, ja bērnam būs 15 gadi, viņš paskatīsies uz šo video, piemēram, kas ir publicēts, vai viņam arī tas liksies tikpat mīļi, vai viņam tas izraisīs drīzāk kaut kādu kauna vai neērtības sajūtu par to, ka tas ir ticis publicēts. Un viens ir tas, ka tam bērnam var rasties vai nevar rasties šādas sajūtas, bet
ir jāatcerās ļoti par tiem pusauģiem, un par tiem draugiem un par tiem vienaudžiem. Un tur atkal var būt kāds, kas varbūt arī es pati šajā video nesaskatu neko tādu, bet es nezinu, kā to iztulkos citi. Runājot vēl par tiem piemīlīgajiem video un tā tālāk, man pašai tas Instagram rīla algoritms ir tāds, ka es bieži vien pieķeru sevi pie tā, ka es jau nezinu, cik minūtes skatos rīlus ar svešiem bērniem no ārzemēm, kuri kaut ko mīlīgu un smieklīgu dara. Tajā pašā laikā tu paskaties, cik reizes šis video ir pāršērots, cik cilvēki to ir redzējuši. Man kā satura veidotājam tas, protams, ir tāds, ka es zinu, cik milzīga iesaiste ir uz bērnu saturu. It sevišķi, kad viņi tiešām izdara kaut ko muļķīgu, vai, piemēram, tad, kad ir kaut kāds konkrēts vecumposms, kad bērns tiešām taisa histērijas par katru otro teikumu nepareizi vai nepareizi sagrieztu banānu, un katru reizi, kad tas bērns ir zemē un dikti raud, un viņam ir tās emocijas, vai tiešām tas ir tas brīdis, kad man vilkt ārā telefonu un to filmēt, vai tas ir tas brīdis, kad man vajadzētu vienkārši būt ar to bērnu kopā un ļaut viņam tās emocijas izrēģēt. Tajā pašā laikā es ļoti labi zinu to, ka ja es tajā brīdī nofilmētu un ieliktu un uzrakstītu, piemēram, kā mēs šādās situācijās tiekam galā, es zinu, ka tas būtu ārkārtīgi palīdzoši citiem vecākiem. Pirmkārt, viņi ieraug to, ka mans bērns arī šādā dara, tas laikam tomēr ir normāli, un ka, hei, redz, kur ir kāds, kurš kā tiek ar šīm situācijām galā, ir kaut kāds paraugs. Bet vai man, tajos svaru kausos, ir domāt par labu tur iesaisti, kā es taisu saturu, kā es palīdzu citiem cilvēkiem, vai tomēr tajā video ir mans bērns, kurš ir ļoti tādā ievainojamā stāvoklī, vai tiešām tas, kur ir tie svāru kausi? Zini, es gribētu teikt un gribētu ticēt, ka svāru kausi vienmēr vairāk vai mazāk noslēdzas par labu bērnam. Jo tajā brīdī viņam ir vajadzīga tā atbalsta persona, viņam ir vajadzīga tā emocionāla sasaiste, lai viņš varētu sākt pašregulēties, un tas ir tas, ko māca vecāki. Man liekas, ir super svarīgi arī otra daļa, atkal sakot, vecāki ir kopiena, viņiem ir svarīgi redzēt, ka arī citiem vecākiem mēdz būt grūtības un tā, bet iespējams to var noformēt kaut kādā citā veidā, jo tajā brīdī, ja bērnam ir ļoti, ļoti liela trauksme vai dusmas, kas ir normāli, jo kamēr bērni iemācās regulēt emocijas, tas ir ilgs un garš posms, tikmēr daudz svarīgāk ir būt tiešajā sasaistē, ne caur ekrānu vēl pa vidu. Un vecāki tiešām ir ļoti dažādi. Un, protams, ka šī iesaiste, īpaši, ja tas ir darbs, tad tas ir ļoti būtiski. Kas man atgādina arī, tas bija ļoti sen atpakaļ kādu no youtuberiem tā laika, un viņi bija aizbraukuši iemidzināt savu suni. Un bērns mašīnā raud un ir histērijā, un viņi filmē un ar tādu, varbūt parauda vēl vai kaut kā tā. Un, tā, man liekas, ir tāda necieņa. Tā ir milzīga necieņa. Tā nav cieņa ne pret bērnu sāpēm, ne pret viņa vajadzībām. Un viss tas aiziet otrajā plānā, un pats galvenais šis te ir tā iesaiste, un lai citi skatās, un lai ir vairāk skatījumu, lai ir lielāka šī te atpazīstamība. Un tas iedod arī bērnam bišķiņ to message un to sajūtu, ka patiesībā manas jūtas jau neinteresē. Mani nofilmē tad, kad man ir slikti, man ir sāpīgi, bet pēc tam nekas ar to tālāk nenotiek. Un tā ir, man liekas, diezgan traka sajūta. Un tiem vecākiem, kuriem tas ir darbs, rādīt savu ikdienu, īpaši tiem, kuriem saturs ir saistīts ar ģimeni, ir būtiski atcerēties, ka tā bērna vajadzība pēc klātesamības ir būtiskāka, kā nofilmēt kaut kādas situācijas, kas varētu idejiski palīdzēt arī citiem. Jā, mēs kā reiz ar vīru tiešām esam tie cilvēki, kuriem bērna dzīve un saturs, mums tas viss tur iet roku rokā, un mums tiešām ir jādomā par to, lai šis saturs būtu visām pusēm, nebūtu kur piesieties. Un patiesībā tas, ko tu pateici, ka lai būtu tā klātesamība un nebūtu tā sajūta, ka mēs esam caur ekrānu, un arī kā tas ir, ka tas bērns uzaug, un viņš skatās uz māmu, bet tur vienmēr mammai ir vispirms tas vēl tas telefona ekrāns, jo šis ir jānobildē, šis jānofočē, šis mums jāuztais rīliņš, man pagaida, man tagad jāuztais reklāma. Tas ir noteikti tas, kā manas meitas noteikti redz mani, un tā ir tāda skaudra, realitāte, kurā mums tiešām ir jāspēj balansēt šīs abas lietas. Bet man ļoti patīk tas, ko tu pateici, ka tajos svaru kausos mums vienmēr ir jādomā par to, ka mēs nosvaramies par labu bērnam.
Jo atbalstīt citus vecākus, jā, dot piemērus, tas tiešām ir svarīgi. Īpaši jaunajiem vecākiem, kur reizēm jūtas, ka viņi vispār neko nesaprot dzīvē, ka viņiem nekas nesanāk, ka viņi kaut ko dara nepareizi. Kad reiz mēs paskatījāmies, teiksim, kaut kādas stāstus vai kaut kādas bildes, un izskatās, ka citi vecāki tiek galā daudz, daudz labāk, kas, protams, nav taisnība. Un iedot viņiem šo feedback, ka arī citiem ir grūti, bet, hei, rekur, kā mēs mēģinām ar šo te galā, ir svarīgi. Bet, atkal, ja mēs skatāmies caur vecāku prizmu, tad tas galvenais uzsvars ir uz bērnu būšanu klāt bērnam tajā brīdī, kad viņam ir kaut kādas ļoti lielas emocijas, vai viņam ir grūti vai slikti. Tad, lēnām apaļojoties šīs sarunas noslēgumam, man tiešām gribētos visiem vecākiem atgādināt to, ka tas, ka tev ir slēgts profils, patiesībā var iedot ļoti lielu atbalstu tava bērna nākotnē. Pat ja mums šķiet, ka es jau neesmu satura veidotājs, vai tas jau ir tikai savējiem, atceries to, ka tāds viens klikšķis no publiska profila uz privātu jau ir pietiekami liels solis tava bērna drošībā. Un domāt par to, ka mēs bērniem, no tā bērna skata punkta domāt par to, kā šis saturs tiešām izskatīsies, ja bērns to redzēs, kad viņam būs 10 gadi, kad viņam būs 15 gadi, kā tas būs, ja viņa skolas biedri to redzēs. Tās tādas labas lietas, ko sev atgādināt. Jā, un man liekas, ka ir svarīgi saprast, ka neviens vecāks nav ar bērna audzināšanas, lietošanas instrukciju apveltīts uzreiz, un ir pilnīgi ok meklēt un skatīties un atrast dombiedrus arī digitālajā vidē. Bet tas, kas ir svarīgi, atkal atgriežoties pie tā, ka vecāki ir tie, kas veido bērnu digitālo identitāti sākumā, ir neteikt, ka tas jau pēc tam viņš izaugs, pats kaut ko darīs, pats kaut ko sapratīs, bet es pagaidām tikai salikšu kaut ko jauku un mīlīgu. Jo bērnam tas var būt nepatīkami pēc tam, un atkal tas ir jādomā, kas ir tas mūsu galvenais mērķis. Līdz ar to līdz kaut kādam noteiktam vecumam, kad bērns sāk saprast šo konceptu labāk, vecāks ir tas, kurš ir atbildīgs par to, ko viņš publicē. Un arī par to, vai tas vēlāk varētu vai nevarētu kaut kādā veidā bērnam nodarīt pāri. Jā. Paldies, Anda, par sarunu. Man šķiet, tas vien, ka ir radies tāds termins bērnrādīšana, parāda to, cik šis temats ir aktuāls, cik ļoti mums kā vecākiem ir jādomā par to, ko mēs liekam digitālajā vidē, kā tas atspoguļosies uz mūsu bērnu nākotni. Un, kā jau Anda teica, nedramatizēsim un netaisīsim tiešām tādu lielu ziloni no mušas, bet būsim piesardzīgi, ievērosim kaut kādas normālas drošības prasības, tāpat kā mēs to darām ceļu satiksmē, jo mēs vienkārši negribam negadījumus, vai ne? Paldies, Anda, par šo sarunu. Arī es noteikti varu paņemt sev kādas atziņas, un es ceru, ka noderēs arī jums. Jā, paldies!